Phileas Foggs samaksāja kapteinim solīto naudu. Savā blociņā viņš pierakstīja -2 dienas. Tad Phileas Foggs izkāpa krastā. Vilciens uz Kalkutu attiet 8 vakarā, viņš teica savam sulainim. Lūdzu, nekavējiet. Šos vārdus dzirdēja policists Fiks un saprata, ka viņam ir laiks tikai līdz vakaram. Viņš gribēja apcietināt zagli Bombejā. Viņš aizgāja uz Bombejas policiju un teica, ka viņam vajag apcietināšanas orderi. Bombejas policists teica, ka nevar palīdzēt. Viņš teica, ka var izsniegt apcietināšanas orderi tikai tad, ja noziegums ir izdarīts Indijā. Ja noziegums ir izdarīts Londonā, tad apcietināšanas orderi var izdot tikai Londona. Viņš teica, mums ir jurisdikcija tikai Indijā, es jums nevaru palīdzēt. Kamēr policists Fiks domāja, ko darīt, Paspartu apskatīja pilsētu. Viņam viss likās interesanti. Viņš apmeklēja pilsētas centrālo laukumu, tirgu, veikalus. Viņš noskatījās cirka uzstāšanos centrālajā laukumā. Viņš ilgi kaulējās par cenām tirgū un nopirka daudz saldumu. Apģērbu veikalā viņš nopirka jaunu kreklu, bet apavu veikalā nopirka ērtas vieglas kurpes. Bet Phileas Foggu pilsēta neinteresēja. Viņš visu dienu pavadīja Angļu kluba telpās. Tur viņš pusdienoja, lasīja avīzes, dzēra tēju un atkal lasīja avīzes.